Hei, vēl esmu laimīgs, esmu jauns, vēl vecumā vēl nav man kāds, vēl mīlestībā sirdī mīt. Vēl man, hei, vēl jūrai esmu draugos, es vēl mani jūras vilnines kalās, tā kā vēl dienas krīt un skar. Hei, vēl jūrai esmu draugos, es vēl mani jūras vilnines kalās, tā kā vēl dienas krīt un skar. Man patīk dienās lāsti, kas kad krīt, un marta saule acīs meitenēm spīd. Man patīk dienās lāsti, kas kad krīt, un sirdī marta neviesīt. Hei, vēl esmu laimīgs, esmu tās, kam nostumis nekad nav prāts, jo dzīvē visu tikai nošķiego. Hei, tik skaistas meitenes vēl nāk, tik burvīgi tās maidīt māk, un tā, ka māci kā vēl sirds manko. Hei, tik skaistas meitenes vēl nāk, tik burvīgi tās maidīt māk, un tā, ka lāsti kā vēl sirds manko. Man patīk dienās lāsti, kas kad krīt, un marta saule acīs meitenēm spīd. Man patīk dienās lāsti, kas kad krīt, un sirdī marta neviesīt. Fantastiskā. Nu, lūk, kā redzat, mēs esam jau sagatavojušies saviem braucieniem pie jums uz koncertiem. Mēs izvēlējāmies šoreiz tādu grandiozāku vērķi, lai var visu sakrāmēt. Tur ir arī milzīga kravas kaste. Tā kā aicinām jūs uz mūsu koncertiem. Un šajā sestdienā, 22. martā, mēs tiekamies Ziemeļvidzemē, Sēļu muižā, ļoti skaistā vietā. 6:00 ir koncerts. Un vēl 2 aprīļa koncerti, par kuriem mums noteikti jums ir jāpastāsta tagad uzreiz. Tas ir 4. aprīlī Cēsīs un 21. aprīlī VF kultūras pilī. Tie būs koncerti, kur repertuāru veidosiet jūs, mūsu mīļie klausītāji. Jūs izvēlēsieties vienu dziesmu, katrs no mūsu repertuāra, uzrakstīsiet uz lapiņas, un koncerta laikā mēs izlozēsim lapiņas un visi kopā veidosim unikālu vakara koncertu programmu, kāda izskanēs tikai vienu reizi tajā reizē, kad jūs būsiet atnākuši uz šo koncertu. Nu jā, un tas, protams, ir mans kolēģis, brīnišķīgais Marko. Un šodien mums ir vispār enerģija iet pa gaisu, dabā enerģija iet pa gaisu. Beidzot ir sācies pavasaris. Putni atgriezās, milzīga imigrācija notiek. Pat filmējot šeit jau divas sosu kāzi aizskārja. 2 sosu kāzi aizskārja mums pāri un 1 cēru. Jā, un nāciet uz mūsu koncertiem un vienmēr dzirdēsiet kaut ko jaunu par Latvijas putniem, par to, kas notiek debesīs, jo Marko ir lietas kursā. Viņš tur katru dienu pavada daudz laiku dabā, jā. Viņš tur roku uz pulsa, jā. Nu, tiešām sagaidīsim šo te pavasari, izkāpsim no savām migām ārā un vienkārši sagaidīsim to kopā skanīgi ar dziesmām. Jo, dziedāt un spēlēt, laikam tas ir, ko mēs prodam vislabāk, vai ne? Es tā domāju. Vismaz no mūsu puses katrs dara to savu darbiņu, kas viņam padodās vislabāk. Tāpēc darīsim to, kas mums ir jādara, un uz tikšanos. Gaidīsim jūs koncertos. Jā.